Jānis man uzticējis nebūt ne tik vienkārši tēma, jo patiesībā tā ietvēra divas lielas tēmas. Viens bija par šīm pretrunām, kur mazliet Rūta jau pieskārās, otrs vairāk par ļaunumu. Un jāsaka, Kairi, es par tām pretrunām runāšu praktiski necik, tikai pašā ievadā, jo īstenībā man liekas, ka tā vispār, tas ir ļoti vājš arguments un neinteresants arguments, kā atbildēt. Jo tajā brīdī, ja mēs skatāmies, piemēram, evaņģēliju, 4 evaņģēliji, 4 Jēzus biogrāfijas, kas ir uzrakstītas, 4 acu liecinieki, kas ir uzskaitījuši. Ir tikai normāli un loģiski, ka viņi katrs uzliek cits uzsvars. Ja mēs pārstāstītu kaut kādu, piemēram, vairāku sezonu seriālu, piemēram, mēs ar Jāni nākt un pārstāstīt jums seriālu Office. Ja? Nē. Nebūs tāda workshopa nometnē, bet varētu. Ja trūks, tad mēs iestudēsim, vismaz kaut ko no. Bet labi. Ja mēs viņu pārstāstītu, mēs katrs citādāk viņu izstāstītu. Un pat detaļas atšķirtos. Jūs esat redzējuši to, iespējams, ka jūs esat redzējuši, iespējams, ka jūs neesat redzējuši to mīmu, un es esmu vainīgs, ka es viņu neesmu sagatavojis un uzlicis jums. Kur ir Stanlijs, kuram pieliek priekšā lapu un prasa, viņam ir bārda un ūsas vai nav. Un tad ir tā, es esmu skaties to seriālu tik daudz reizes, un es nezinu, viņam ir ūsas vai nav. Es zinu šo tēlu, es zinu, kā viņš uzvedās. Un viens pateikt, jā, viņam ir ūsas, otrs teikt, nē, un tad parādīt patiesībā, nē, tur ir pretrunas. Ja. Tā kā no krimināla zinātnes, kad acu lieciniekus nopratina kaut kādā krimināla lietā, turpat saka, ja ir pārāk vienādas tās liecības, tad tiek uzskatīts, ka viņi ir saskaņojuši savas liecības un ticamības zūd, nekā, ja tur nenozīmīgās detaļās ir pretrunas. Tā kā šim jautājumam es patiesībā baigi negribu pievērsties un pieķerties, jo kā jau Rūta arī labi iezīmēja, ka mēs skatāmies kontekstu, ka mēs mēģinām iedziļināties teksta būtībā, vēstījuma būtībā, tad mēs redzam, ka tas vēstījums ir skaidrs. Un viņš virza mūs pareizā virzienā, pareizā gultnē, kas padara mūs labākus un padara mūs par, es teiktu, labākiem cilvēkiem jau šeit var zemes, un vēl vairāk tas mums parāda to, kāds ir Dievs, kāds ir Dieva raksturs, un kādu viņš mūs, pie kāda Dieva mēs vēršamies, kādam Dievam mēs ticam, kas veido, formē mūsu pasaules redzījumu. Un tagad mēs skatāmies uz Bībeli, kur es teiktu, tas ir pilnīgi patiesas vārds. Pat ja mēs patiešām varam tur piesēties pie kaut kādu vēsturiska fakta, bet vēstījums ir paties, tad tur ir kādas neērtas lietas. Kādi vēstījumi, kas liekas, būtu ērtāk, ja tas tur nebūtu. Ja? Bet tieši otrādi tas tur ir. Es nezinu, cik daudz no jums ir 80. un 70. gadu popmūzikas fani, bet ir tāda dziesma By the rivers of Babylon. Jā, es zinu, ja? There we sat down and we wept, remembering Zion. Vai ne, jūs zinat to? Esat dzirdējuši, nezināt, bet daļa no jums, mazākā daļa, zinat, ka tas ir precīzi šī dziesmas vārdi. Visi vārdi šajā dziesmā ir precīzi citāts no Bībeles. 137. psalms. Pie Bābeles upēm sēdējām, raudājām, atcerējāmies Ciānu. Turienes vītolos pakārām savas cīteres. Ak, tu mūsu gūstītāji liki mums dziedāt. Un mūsu tirdītāji priecāties. Uzdziediet mums Ciānas dziesmu. Kā lai dziedam kungam dziesmu svešā zemē. Ja es aizmirsīšu tevi, Jeruzalem, lai pamirsta man labā roka, lai pielīp mana mēle pie augstlejām, ja neatcerēšos tevi. Ja neturēšu Jeruzalem vēl augstāk par savu visaugstāko prieku. Un šeit dziesma beidzas. Varbūt 6. pants nav. Es nezinu.
Pirmie 5 točni ir par 6. man jautājumu zīmi. Bet psalms tur nebeidzas, jo tur ir neērts vēstījums. Tāds, ko tādā priecīgā, popsīgā reggae dziesmā iekļaut būtu gaužām jocīgi. Es patiesībā gan pats, gan arī citus mācītājus un kalpotājus draudzēs esmu manījis, kur bieži vien, kad ir šīs neērtās daļas, mēs viņus vienkārši neizlasam, jo negribas viņai pieķerties. Viņu var izskaidrot, viņu varbūt var saprast, viņai nevienmēr gribas piekrist, bet tas tur ir. Un Bībele to neslēpj, ka tas tur ir. Ka tā ir daļa no šī visa. Piemēram, es jums nolasīšu tikai pēdējos 2 pantus šajā psalmā, kurš nav iekļauts dziesmā, jo būtu jocīgi tos vārdus dziedāt tādā priecīgā reggae ritmā. Ja? Bābeles meita, tu izpostām, svētīts, kas atmaksās tev pēc tā mēra, ko tu mums mērījusi. Svētīts, kas grābs tavus mazuļus un sašķaidīs pret klinti. Ja? Būtu jocīgi reggae dziesmā kaut ko tādu dziedāt. Un tomēr šai tautai tā ir daļa no viņas sāpēm. Viņi bija aizvesti trimdā, viņu ģimenes bija izpostīts, viņu mājas bija izpostīts, viņu pilsētas bija iznīcinātas, viņos bija sāpes, kas vilkās līdzi gadiem. Un šīs bija viņu sirds ilgas. Dievs atrieb viņiem. Dievs atrieb. Šeit nesaka tā, saka tas kungs, es gribu jūs iznīcināt. Ja? Bet šeit ir cilvēku ilgas. Un, kad mēs skatāmies, tas pierakstos īstenībā, kad mēs skatāmies uz Bībeles tekstu vai vispār uz Bībeli, daudz sarežģītāks patiesībā un komplicētāks jautājums, kuram es gribu pieķerties, ir par nogalināšanu. Kāpēc Bībelē Dievs reizēm liek nogalināt? Šeit mēs varētu ārkārtīgi neglīts virsraksts. Es pats mēģināju, pats centos, lai sanāk maksimāli neglīt. Labi. Bet šeit mēs varētu teikt, redzi, tā ir cilvēku vēlme iznīcināt. Ja? Bet ir kaut kādas vietas elementi, kur kāds teiks, bet Dievs liek iznīcināt. Kas it kā ir pretrunā ar viņa dabu, ar viņa būtību. Un ja mēs skatāmies Bībelē, kur ir ļaunums pieminēts dažādās izpausmēs, piemēram šeit, tur ir abos virzienos ļaunums. Tur ir izdarīts ļaunums pret Izraēlu tautu, viņi ir verdzībā, viņi ir šausmās, viņi ir sāpēs, viņiem kāds vēl saka, ko tu te nepriecājies, priecājies mums pa prieku, ja, nenāc tik sagrozīts visu laiku. Un viņi atkal ir atriebas kāri. Viņi grib atspēlēties, viņi grib atriepties, un viņi saka svētīts, kas iznīcinās to tautu pēc būtības. Ja? Un tas parāda cilvēka dabu. Un cilvēka daba ir ļauna no mazām dienām. Mums liekas, ka mēs esam labi. Ja? Vai ir kāds, kurš šeit saka, ka es esmu ļaunais? Nē, mēs visi esam labi atnākuši šeit. Vai ne? Ir, jā, Linārds atzinās. Luīza, pārdomā jūsu lēmumu. Ok, tu esi brīdināta, ja? Tu esi brīdināta. Bet, Bībele saka, un patiesībā nav svarīgi, ir svarīgi, ko Bībele saka, bet mēs redzam to realitātē. Cilvēka daba ir ļauna no mazām dienām. Ja man ir 2 mazākie bērni, viņi vēl baigi ļauni nedarīs, ņemot raudu naktī. Bet lielākie bērni, viņi konstanti vienkārši dara to, kas viņiem ir aizliegts, kur viņiem saka, tas otram sāp. Viņš pienāk Joēls, ja es šito nestāstīju viņam, kas izstāstīja. Viņš pienāk no muguras un spēr pa olām no muguras. Es viņam saku, vecīt, šitā dabūs pa muti, ja ne no manis, tad vismaz dārziņā no kāda. Tā kā tas ir ļauni. Cilvēka daba ir ļauna no mazām dienām. Vai ne? Un liekas, paga, kā? Un Bībele to neslēp. Bībele to saka. Mums gribas, lai mums pasaka īstenībā, tu esi baigais malcīts, tu esi superīgs, tu esi mīlēts, tu esi jauks, tev viss sanāks. Bībele saka, nē. Ja tu nenāks pie Dieva, pie viņa žēlstības, tu ej pazušanā, jo tu esi ļauns. Jo tava daba, tava sirds ir ļauna no mazām dienām. Bet, ja mēs ejam uz šito jautājumu, kāpēc Bībelē Dievs liek kaut ko nogalināt, tas padara to sarežģītāk. Ne? Jo, ja mēs esam ļauni, tad ļauns ražo ļaunu. Tas tā ir vienkārši. Bet, liekas, Dievs ir absolūti labs. Un viens no 10 Dieva galvenajiem likumiem, ko viņš saka, ir
Nenogalini. Vienkārši viens vārds nenogalini. Easy. Vai ne? Tik tālu mums liekas, es esmu turējies. Es citiem man neiet tik viegli, bet ar šito daudz maz. Neiesim pie tā, ka Jēzus paceļ to latiņu daudz augstāk. Bet, ja mēs skatāmies uz šo un mazliet abstrahējamies no baušļa, bet paskatāmies filozofiski, dienas beigās Dievam pieder pēdējais vārds par jebkuru dzīvību. Viņam pieder vārds, kad kāds ienāk šajā pasaulē. Es zinu pārus un ģimenes, kas 6, kas 9 gadus ir mēģinājuši tikt pie bērniņa un nav varējuši ieņemt bērniņu. Liekas, kā tas var būt? Bet es zinu šādus pārus, kur viņi saka, un Dievs vienkārši neļauj piedzimt tam bērņam. Kāpēc? Man nav atbildes, man nav vienkāršas atbildes. Un tad ir atkal nāves brīdis. Ja, mēs katrs ceram, ka mēs nodzīvosim ilgu, laimīgu, veselīgu mūžu, nomirsim, kad mums būs 83, lai mēs būtu jau pēc Bībeles īpaši stipro kategorijā, bet vēl daudz maz spētu kustēties uz priekšu saviem spēkiem, ne, un tad nomirsim vienkārši miegā bez sāpēm. Ja, tas ir tas, ko mēs tā kā apmēram iztēlojamies. Bet Dieva princips ir vienkārši, ja katram cilvēkam ir vienreiz dots piedzimt un bioloģiski vienreiz nomirt. Ja, mēs tagad neejam pie tēmas par mūžīgo dzīvi, tas būs bišķi vēlāk. Bet mēs katrs piedzimstam un nomirstam. Un tā svītriņa pa vidu, kas kapakmenī ir starp dzimšanas un miršanas gadu, viņa ir iegravēta vienādi gara visiem. Tas nekas, ka kāds nodzīvo līdz 100 gadiem un kāds nomirst kā mazs bērniņš. Kad es nespēju atceries, cik man bija gadi, kad 6, es domāju, es negāju vēl skolā. Man labākā drauga brālis, kurš bija, man liekas, 2 gadus jaunāks par mums, viņš nomira, jo viņš bija mājās, spēlējās ar savām mantiņām un kādi šāva raķetes ārā un tā raķete eksplodēja turpat un iešāvās caur logu un trāpīja viņam galvā un viņš nomira. Un liekas, kāpēc Dievs kaut ko tādu pieļauj? Bet pasaule ir ļauna. Pasaule ir pilna ar ļaunumu. Liekas, bet tajā pašā laikā Dieva kārtība nav atcelta. Viņš ir piedzimis un viņš ir nomiris. Ja mūsu iekšējā filozofija, spekulēšana, spriedelēšana ir par to, viņam vēl vajadzēja nodzīvot 80 gadus vai 73 vēl kaut kādus ekstra gadus. Tad būtu bijis viss kārtībā. Bet Dieva kārtība ir tāda. Un vēl, ja mēs skatāmies arī, kad ir karš ārā vai ir kaut kas šausmīgs, liekas, kāpēc Dievs pieļauj, ka nevainīgi cilvēki iet bojā? Bet saskaņā ar Bībeli un to, ko mēs iepriekš runājām, ka visi ir ļauni no mazām dienām, Bībeles gaismā, kristietības tādā pasaules redzējumā nav tādu nevainīgu cilvēku. Mums visiem ir savas vainas, mums visiem ir savu grēki, vienalga, cik mēs esam jauni vai veci, mums ir savu grēki. Līdz ar to taisnīgais Dievs var pieņemt, viņš drīkst pieņemt lēmumu, kad viņš izvēlās kādu sodīt. Pie tam Bībele, viņa kādreiz saka, ir brīži, kad Dievs liek iznīcināt ienaidnieku, pretinieku, reizēm pat mantu, reizēm pat bērnus. Es gribu izlasīt vienu no šādiem fragmentiem 1. Samuela grāmatā. Tur rakstīts šādi. Un to Dievs saka, tagad satriec Amaleku, tas ir ienaidnieka tauta, un nolāda iznīcībai visu, kas tam ir. Neizaudzē tos un nonāvē gan vīrus, gan sievas, gan bērnus un zīdaņus, gan vēršus, avis, gan kamieļus, nezļus. Pilnīgi visu. Liekas, tur ir tā netaisnība, par ko mums saka, kad kā Bībele kaut ko tādu pieļauj. Bet redzi, Dievs parāda, viņš zina šo tautu. Visbiežāk šādas situācijas, kad Dievs liek iznīcināt tautu, liekas, genocīds, tas iet roku rokā ar to, ka šī tauta ir bijusi milzīgā elku kalpībā, ka viņa ir bijusi ļauna, ka viņa ir bijusi agresīva, ka viņa ir bijusi tāda, kas upurē bērnus savām dievībām, viņi viņus nesa uz uguns altāriem, un viņi viņus iznīcināja. Viņas bija ļoti destruktīvas tautas. Un Dievs saka, ja arī šī tauta dzīvos ilgāk,
viņi nemainīsies. Viņi nekļūs labāki. Viņi nenāks pie patiesības atziņas, viņi nenāks uz grēku nožēlu, viņi nenāks pie dzīvā Dieva un teiks, mēs esam darījuši nepareizi. Un ja ir tās situācijas, kur Dievs redz, ka pēc mūsu standarta ir kādi tie nevainīgie vai labie, tad viņš viņus izved ārā. Dievs neiznīcina vienkārši kaut ko labu. Tajā pašā stāstā 2 pantus, 3 pantus tālāk, 6. pantā rakstīts šādi. Un kēniešiem Sauls ir šis ķēniņš, kuram ir dots uzdevums iznīcināt. Un kēnieši ir atkal vēl viena tauta, neliela tauta, kas ir dzīvo šajā apvidū. Un kēniešiem Sauls teica, ejiet, steidzieties prom un atstājiet amēliekešus, lai kopā ar viņiem neiznīcinātu arī jūs, kur izrādījāt laipnību visiem Izraēla dēliem, kad tie izgāja no Ēģiptes, un kēnieši devās prom no amēlikiešiem. Ja, tad Dievs viņus cauri saviem cilvēkiem, viņš saka, viņiem nāks sods, es viņus iznīcināšu, bet es viņus brīdinu, un viņiem ir iespēja iziet. Un liekas, bet kā visā tautā taču kādam jābūt? Un Dievs apžēlos. Ir stāsts Bībelē vecā derībā par Sodomu un Gomoru, kur arī bija tādas pilsētas, kuras bija izteikti ļaunas, ļoti izvirtušas. Tur bija incests, homoseksualitāte, tur bija izvarošana, tur bija ļoti daudz tieši seksuālā grēka. Un Dievs teica, es viņus iznīcināšu. Jo viņu tā brēkšana, tas ļaunums, kas tur ir, tas ir pacēlies pie manis, es zinu to visu, es to nevaru atstāt nesodīt. Mēs gribam ikdienā, ka mums ir taisnīgs tiesnesis. Ja mēs dusmojamies Latvijā, ka mēs dzirdam kaut kur, ka ir korupcija, ka ir korumpēti tiesneši. Ja mēs gribam, ka ir taisnīgs tiesnesis, man viens draugs stāstīja par savu paziņu, kurš nogalināja savus vecākus un savu ģimeni, un viņš ir cietumā, un viņš saka, es negribu, ka viņš ir brīvībā. Es priecājos, ka viņš ir tur, ka viņš ir sodīts, kad mēs esam šeit drošībā. Mēs gribam taisnu tiesnesi, un ja mēs redzam ļaunumu, kas ir un iet plašumā, tad Dievs iet un tiesā, un viņš soda. Bet arī tajā ļaunuma vidū viņš spēja, ja tur ir kas labs un taisns, viņš viņu izvelk ārā, izved ārā. Un šajā Sodomas un Gomoras stāstā tur Ābrahams, šis Dieva vīrs, kuram Dievs bija atklājis, ko viņš plāno darīt, Ābrahams nāk pie Dieva un tā kā saka viņam, es saliku kopā 2 pantus, jo tas stāsts ir garāks. Ābrahams tuvojas sacīja, vai patiesi tu aizrausi taisno kopā ar ļaundari? Dievs, vai tiešām tu iznīcinās visus un neskatoties, vai tur labs vai ļauns? Un tas teica, un Ābrahams vēlreiz saka, lai nedusmo kungs, jo viņš visu laiku tā kā samazināja to latiņu. Viņš saka, varbūt tajā pilsētā ir 50 labi cilvēki. Ne tik ļauni, ne tik samarēti. Un Dievs saka, ok. Un Ābrahams padomā, viņš saka, varbūt 30. Viņš saka, Dievs, vai tu vari samazināt, jo es neesmu droši par tiem 50, ko es prasīju, 30. Un tā viņš vairākas reizes runā ar Dievu. Viņš saka, tas teica, lai nedusmo kungs, ka es runāju vēl šoreiz, varbūt tur atrodas 10. Un Dievs teica, es nepostīšu šo pilsētu 10 dēļ. Viņš tieši otrādi, viņš pasaudzē ļaunumu, svētuma vai kaut kā laba dēļ. Un šai gadījumā arī tur nebija to 10. Tur bija viena ģimene, kuru arī Dievs sūtīja savus eņģeļus un izveda ārā no tā. Viņš cenšas pasargāt, bet viņš mēģina taisnīgi iztiesāt. Ko darīt ar šiem bērniem? Šis liekas, kā Dievs var iznīcināt bērnus. Un tā kā es gribētu teikt, tas ir mūsu pieņēmums, ka svētīgi un labi ir nodzīvot tos 80 gadus. Kamēr mēs neapzināmies un neaptveram līdz galam Dieva varenību un to, ko viņš zina, un ka viņš spēj tiesāt taisni un labi, kāpēc viņš paņem un šo bērniņu jau bērnībā nogalina vai liek viņam nomirt un nonākt mūžībā. Ja Bībele saka, ka bērniem pieder debesu valstība, Jēzus to saka, ka bērniem pieder debesu valstība. Un iespējams, un šī ir mana spekulācija, iespējams, ka Dievs zina, ka ja es tiem bērniem ļaušu pieaugt, viņi ies savu vecāku ceļus un būs ļauni, kamēr ja es viņus noņemu no trases, kamēr viņi ir mazi, man žēlastība ir par viņiem, un es viņus varu izglābt. Vēl vairāk, mēs skatāmies Bībelē un mēģinām iepazīt Dievu, ka mēs skatāmies šos stāstus mērķis ir mums arvien vairāk un labāk saprast, kāds ir Dievs, kāda ir Dieva sirds, kāds ir viņa motīvs. Un
viņš ļoti skaidri mums parāda, vecā derībā pravieša Ecehiela grāmatā 33. nodaļā, tur ir rakstīts šādi. Saki tiem, ka es esmu dzīvs, saka kungs Dievs. Man nav prieka par ļaundaru nāvi. Lai ļaundars atgriežas no saviem darbiem un dzīvo. Atgriezieties no saviem ļaunajiem darbiem. Kādēļ jums mirt Izraēla nams? Dievs skaidri gaiši pasaka, mana sirds ir par to, lai jūs dzīvotu, lai jums ilgi un labi klātos tajā zemē, kurā tu dzīvo. Un redzi, šis sots, kas ir bijis iznīcināt, tas nav vērsts tikai pret apkārtējām tautām. Tu tic nepareiziem dievam, tāpēc tu tiec iznīcināts. Dievs šo pašu standartu vērš arī pret Izraēlu tautu. Un viņš ir brīdinājis caur praviešiem atkal un atkal Izraēlu tautu, un kādā brīdī nāk sots. Kādā brīdī tautas sadalās, viņiem ir dažādi uzbrukumi, asīrieši, babilonieši uzbrukumi, un tad ir šis, ko mēs lasījām 137. psalmā, ka viņi ir aizsūtīti trimdā ar izpostītām dzīvēm, ar mirušiem bērniem, vecākiem, un tad vienkārši sēras visapkārt. Ja? Dievs grib izglābt. Dievs grib sardzēt, viņš brīdina atkal un atkal. Es nelasīšu tagad stāstu par Jonu, bet tur ir šis brīdinājums, kur pravietis dodās pie svešas tautas un brīdina, ja jūs nemainīsiet savu dzīvi, atgriezies. Viņš pēc būtības saka šo, atgriezieties no saviem grēkiem, no saviem ļaunajiem ceļiem. Ja jūs nemainīsiet, Dievs jūs sodīs un iznīcinās. Un viņi atgriežas, un Dievs viņus apžēlo. Pāvils vēstulē romiešiem saka skaisti. Viņš saka šādi. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Mums liekas, pagaid, Dievam ir jāsagaida, ka es esmu labs, bet viņš saka, nē, tu esi grēcinieks, un Kristus nāk, un viņš tevi atpērk, viņš tevi apžēlo, viņš tevi izrauj no tā ārā, un viņš tevi iedod jaunu dzīvi. Kad tu vēl biji grēcinieks, tad mēs nebijām izradzētā tauta. Mēs, protams, brīnišķīgi tauta zeme, brīnišķīgi, ļoti patīk šeit dzīvot, vai ne? Bet Dievs mūs glābi. Kaut gan mēs to nebijām nopelnījuši. Kaut gan mēs esam bieži vien bijuši tie, kas sāpina, kur esam darījuši ļaunu. Un ir lietas, kuras mēs līdz galam nesapratīsim. Mēs varam filozofēt, mēģināt saprast. Un Mūzes to 5. Mūzes grāmatā rakstīts šādi, noslēdzās 5. Mūzes grāmata ar šiem vārdiem. Kas apslēpts, tas kungam, mūsu dievam, bet kas atklāts, tas mums un mūsu dēliem uz mūžiem, lai pildām visus šīs bauslības vārdus. Tad viņš pēc būtības pasaka, ir kaut kādas lietas, kas ir noslēpums, kuras mēs līdz galam nesapratīsim, un tas pieder Dievam. Gan jau pienāks laiks, kad tā kā Olafs iet, un gan jau sapratīšu, kad būšu vecāks. Ja? Bet ir kaut kas, kurus mēs kādreiz sapratīsim, un es nezinu, kad būs tas kad. Un ir kaut ko mēs nesapratīsim līdz brīdim, kad mēs būsim mūžībā. Bet to, ko mēs saprotam, pēc tā mums ir jādzīvo, pēc labākā. Un šis arī sajiet kopā, kur Rūta, viņa neteica to tieši šādiem vārdiem, bet viņa provocēja mūs domāt par to, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs nesaprotam, bet ja mēs skatāmies ilgtermiņā, kas ir tie augļi, ko tas producē, ko tas ražo. Un ja mēs skatāmies kristietībā, mēs varam teikt, bet es te vecā derībā atradu pantiņu, kuram es nevaru piekrist vai es nevaru saprast viņu. Bet ja mēs skatāmies uz kristietību kā tādu, slimnīcas, tā, kad bija spitālīgie lepras slimnieki, kurus visi atstūma, gribēja prom no viņas, kad tik viņi iet prom. Kristieši gāja viņus apkopt, rūpēties par viņiem. Kad bija mēris pa visu Eiropu, kristieši bija tie, kas to darīja. Klosteri, kuri apkopoja, kuri mācīja rakstīt cilvēkiem, kuri veidoja literatūru. Uz klosteru bāzēm ir veidotas skolas, universitātes. Tu redzi daudz ko labu. Nezinu, mūsdienās tēma, jau, man liekas, ir bišķi mazāk aktuāla, bet vienalga sieviešu tiesības. Pirms kristietības sieviete bija līdzvērtīga, ēzelim, dzīvniekam. Viņi nebija svarīgi. Bet Jēzus saka, es atklāšos, ka es esmu augšām cēlies vispirms sievietēm, kuras vispār neviens neņem pa pilnu tajā brīdī. Viņš viņus ieaicina, viņš rāda, ir vērtība. Jaunā darība saka, nav ne verga, ne brīvā, ne vīrietis, ne sieviete manā priekšā, jo visi ir vienlīdz vērtīgi. Mums katram ir sava loma šajā sabiedrībā. Bet Dievs ir suverēns, viņš ir pāri visam. Viņš ir pāri visam. Kas ir dzīvība? Mums liekas, ka, ja Dievs ļaus nodzīvot tos 80 gadus, mēs būsim svētīti un labi.
un ka nāve ir sots, ka nāve ir beigas. Bet Bībele saka, ka ar nāvi viss nebeidzas. Ka ar nāvi kā reiz ir turpinājums. Ka pēc tam ir tiesa, kur vieni tiek tiesāti un likti mūžīgā pazušanā, mūžīgā soda vietā, un atkal tie, kas tic Jēzum Kristum, iemanto mūžību. Bet ir gan viena Bībelē vieta, kur tiek nevainīgs cilvēks nogalināts. Un tā lieta ir tajā, ka nevis Dievs ir tas, kurš nogalina nevainīgu cilvēku, bet cilvēks ir tas, kurš nogalina nevainīgu Dievu. Kad Jēzus Kristus ienāk šajā pasaulē, dzīvo svētu dzīvi, labu dzīvi, viņš dziedina slimos, viņš māca cilvēkiem par Dievu, viņš aicina viņus dzīvot labāku dzīvi, uzupurēties. Bet tad cilvēki nāk un saka, nē, mums nav vērta šī mācība, tas satricina mūsu pasauli. Ja? Tad, kad Svētais Gars nāk pār apostulu Pēteru un viņš sāk sludināt cilvēkiem, viņš saka šādi. Jēzu Nācarieti, vīru, ko Dievs, kā jūs paši to zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu, jūsu vidū, viņu, kas pēc Dieva nodoma un paredzējuma bija nodots jums, jūs viņu ar noziedznieku rokām piestāt krustā un nonāvējāt. Jūs, mēs, es to skaitā ar saviem darbiem un nedarbiem, ar šo visu savu dzīvi mēs esam bijuši tie, kas esam nonāvējuši svētu Dievu, kurš ienāca šajā pasaulē. Un tur ir tā lieta, ka mums nāks un cilvēki kādreiz teiks, bet kā Dievs to pieļauj? Kāpēc tāds ļaunums? Kāpēc ir mazi bērni mirst? Mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē. Cilvēku ļaunums šaujās gaisā. Ja mēs pastamies tos pašus karus visapkārt. Ne jau Dievs viņus tur karo, bet cilvēki savā starpā karo. Jā, Dievs pieļauj kaut ko. Bet viņš saka, tā ir jūsu brīvība, kā jūs šeit darbojaties. Jēzus nomira arī par tevi. Un tu arī esi grēcinieks. Bet viņš taisno, viņš šķīstī. Bībelē ir vietas, kas ir neērtas. Un Bībele tās neslēpj. Viena lieta, kas man ir palīdzējusi domāt par šo visu un pieņemt ticību, kā tā ir. Kristietība ir, man liekas, viena no retajām, ja ne vienīgā reliģija pasaulē, kur neliek tev atvērt tavu smadzeņu podu un izmest viņu miskastē. To saturu, kas tur ir. Bībele ir tā, kurai aizmugurē nāk kartes, tu vari apstīt visas pilsētas. Viņa ir vēsturiski visvairāk apšaubītā, visvairāk pētītā reliģija, un viņa nav apgāsta. Jā, ir kādi, kas pateiks, bet tur ir tā viens pantiņš, vai ne? Bet tas neatgāž mūsu ticību. Mēs redzam augļus, mēs redzam svētību, mēs esam to piedzīvojuši. Un, ja mēs saprastu to, ko Dievs saprot, ja mēs zinātu, ko viņš zina, ja mēs būtu tikpat labi kā viņš, mēs pieņem tādus pašus lēmumus kā viņš. Mēs neesam, mēs uz to tiecamies. Un kādu dienu mēs ar viņu sastapsimies mūžībā un baudīsim no viņa labestības. Es aicinu, ka mēs varam lūgt, es gribu jums lūgt, un tad es dodu, nezinu, kam vārdu, kāds jau saņems atklāsmi lūkšanas laikā, ka viņam ir dots vārds. Tēvs, pateicību Tev par šiem jauniešiem. Es Tev pateicos par žēlstību, kur mēs nepelnīgi esam saņēmuši. Es Tev pateicos, ka Tu nesodi mūs pēc mūsu ļaunajiem darbiem un ļaunās sirds, bet visu sodu es uzlicu uz Jēzu. Kungs, Tu viens zini, kādēļ Tu sodīji ļaunumu tādā veidā, kā Tu sodīji toreiz vēsturē, kungs. Un kaut kādā ziņā es gribētu, un es lūdzu Tev, kungs, ka Tu sodi to ļaunumu, ko mēs redzam Ukrainā šobrīd, šajā kara darbības zonā, kungs, ka Tu iejaucies un ka Tu iztiesā to, jo cilvēcīgi tas viss ir strupceļā. Kungs, es lūdzu, ka Tu nāc un darbojies pie mūsu sirdīm, un ja mums ir kādas sarežģītas sarunas ar draugiem, ka mēs varam viņus mīlestībā uzklausīt, mīlestību atbildēt un saklausīt, ko Tu, Svētais Gars, mums tajā brīdī saka. Lai Tavs vārds tiktu pagodināts mūsu visu dzīvē. Āmen.